Mēs nevaram uz to apstāties. Te kaut kādā haka. Un te ir gājuši. Jā. Neked. Neked. Mūsu potenciālais plāniņš. Šīs vai tās normālās? Šis pareizais variants. Ar melnu ir iezīmēts mūsu maršruts. Mēsteri atgriežās pilnā sastāvā. Rūjiens Rogainīgā. Tā smuki garām mazajiem punktiem, uz lielākiem. Nedaudz par takām, nedaudz gar grāvjiem, bet nekas it kā traks. No sākumā domājuši, ka nebūtu tās par šito pusi. Mēs saprotam to, ka par šito pusi būs varbūt nedaudz ērtāk. Viņi jau kaut kur ieberzīsimies tāpatās. Mēs jau mēs tur. Jā, bet tā kā nevajadzētu būt šausmīgi lielām problēmām. Droši vien pāris vietiņas būs interesants. Pieņemsim trīnieks ar kaut kādām grāvīšiem un jaunaudzēm un kalna apmeklēšanu un šīs grāvītes. Pēc tam tā kā izskatās, ka vienkārši galvenais ir nenokļūdīties līdz pusītei, bet redziet, pēc pusītes ir tā kā mums ir tā kā tas grūtākā daļa. Un te ir tīrums, grāvis, upe, peldēšana ir paredzēta. Tā kā uz finišu. Cerās, ka būs bez episkām kļūdām. 30 punkti šķīra pirmo un otro vietu, tas ir baigā atstāt. Mums paliek 2 minūtes. Saldējumi gribēsiet pēc finiša. Čau. Saņāk redzēt. Čau. Jā. Saldējumi daudz jau. 3, 2, 1. Jā. Liela kupla. Tā, kas labi izstās vairāk pie žogas. Jā, tur kaut kā iela ir slīpe. Nē, mēs tik sākam. Arī, kur ir betons priekšā tieši. Nezinu, kur vēl viens. Pa šo pusi? Tur tā kā kaut kur varētu būt arī ceļš, jā, kur redzi. Bet tur izskatās, ka tur vajadzēja būt ceļām. Nevaram. Mēs nevaram uz to apstāties pa to maliņu. Te ir nātris. Briesmīgi. Te ir briesmīgi. Te ir briesmīgi. Au! Tas sāpē. Te kaut kādā haka. Mēs kaut kamā pamestā. Te ir kaut kāda māja. Tur jābūt ceļam. Līkumiņi. Bet tur jābūt to lielu ceļu, ne? Varētu būt tā, ka mēs esam tiek pirmā. Vajadzētu tā būt. Tad uz 41 vai 53. Goi. Mēs vēl nopēc šeit. Jā. Tad mēs tur arī būtu tā maz purvi. Nē, Spēļam 53. Vai arī, ko tu saki? Man vienalga. Mēs jau skrienam te pats Rogainīgi. Nē? Jā, es domāju, jā. Uhu! Pirmais purvs un nātris jau bija. Pa laimi šim kalnam nav jāskrien virsū.
Nu, viņiem jāuzmanās tieši pēc stirnu buka. Tas iekšā? Bet ja mēs tur skriesim arī pa taisno iekšā? Nu, labi, mēģinam. Davai. Jā, šitā. Redz, tev smuki koki. Ceļš. Super. Jā. Ok. Nekas. Tā kā varbūt pa labi. Jā. Aha, tas ir tas grāvis. Un šitas ir tas ceļš. Pats labākais, ka es neredzu elektrolīniju. Mēs esam uz elektrolīnijas? Nu, nē, mēs nevaram būt uz elektrolīnijas. Jo, ja tā, tad mums jāiet līdz galam. Arī, kur māja tur ir. Nu jā, arī, kur ir māja. Nu, šķiet, ka mums taisni jāiet. Es domāju, tā taisni. Nu, tā kā taisni. Tu redzi māju, pastāst lūdzu. Re, kur? Kartē tieši pirms punkta, ne? Jā. Kā mēs tiksim ārā pēc tam? Nu, te ir gājuši, bet te ir žopa. Te ir žopa. Jā, te gar maliņu varbūt ir šī labāk. Tā, sēta, ēkas. Man liekas, ka mēs esam totāli ne tur. Bet tu vajadzēja būt kļavai. Tādā pusē. Bet nu kā tā, nu šitas... Nu kā var neiezīmēt šitādu? Kaut ko iztraucējām. Zivis? Labi, nadēļ. Jā, skatās bija dabas draugu devi. Ne, tā kā caur bērziņiem. Tur jau klaiši ir. Ai. 16 minūšu kilometrs. Tā. Nē, nu ēkas. Nu šīs ir ēkas. Un mums ir, es saprotu, pirms ēkām, ka varētu būt vai tas ozols. Nē, nu es par to, ka nekas līdzīgs kartē nebija iezīmēts. Jā. Tā. Tas ir apsākums. Galvenais, ka visu atradām. Jā. Nenāc. Tā, nu, skrienam no 54,35. Stundā 7 kilometri nav vēl. Nu, mums bija purva ripšņu šķērsošana. 1 kilometrs mums aizņēma 17 minūtes. Bet tur bija šī kartē neiezīmēta elektrolīnija. Un Domika. Jā, un Domika arī nebija iezīmēta. Mēs noteikti pazaudējām kādu brīdi, jo mēs gājām vienkārši pa brikšņu purvā. Jā. Bet beigās kādi gājas. Nē, nu kāds tur noteikti bija gājis, vai tas bija Alnis vai Rogainīgs. Nu ko, skrienam. Re, kur ir. Varbūt no iekšpuses būs labāk.
Rekams vajag pāri laukam tālāk. Labs. Priekšā mājējam. Tur arī kaut kāda ir. Jā. Denīts. Veiksmi. Šī ir viena gluda pļāva. Līdz celim. Koncentrējos filmēšanai, nevis brišanai. Teiks, aizdarījos tikko savu iešīgo paklāni, kas īstenībā bija normāls. Aizdarījies? Aizdarījos. Kaut kas ir ies pārklāmiešā bija dārā. Tik labs, jā? Jā. Pusotra stunda. Pabridāmies. Ūdentiņi šī. Purvā bijām. Bet teikt tāds te forward. Pārskrējieni gari. Jā. Garāki. Cerams, ka tehniskāko esam izdarījuši. Nu vēl tā upe priekšā. Bet nu, cerams, ka viņi būs vieglāk. Nē, cerams, ka mēs neuztaisīsim kļūdas. Jo, nē. Domā, cik tev vērts? Okay. Mums saticība. Nu tālūk, esam tikuši līdz pēc striķa mērmierītajā pusē. Un, ko neteikt, mēs esam 10 minūtes priekšā. Dabojām laika jāpatē. Jā, visur pa taisno izmalcām. Bez lielām kļūdām. Sākumā vienīgais, tev pilsētas izpējām mājas. Es domāju, ka pēc tās kļūdas, otrā ceturdaļa ir bijusi smooth. Tagad mūs sagaida depresīvs skrējiens pa asfaltu. Jāpadzerās vēl ūdens. Tad metam pa tiltu, jo domājam, ka būs ātrāk nekā pārpeldēt, cerams. Un jā, tad riņķīts pa septītniekiem. Šī ir atslēgas zona 71, 72. Un tad jau upe un finiša pusi. Aiziet. Šit ir tas līpa krusts, jā. Jā, dīvainais. Laikam jāiet. Jā, laikam nevajag skriet. Op. Seki! Kā es ieslīdēju. Ka es varēju dubļos būt. Atkal cūciņas. Šeit laikam kaut kur. Te ir super taka. Jā. Bet tad mums pa turienu ir jāturpina. Jā. Jā, nu priekšā mums sagaidīs tīrums. Un tad mums vajadzētu pa labi no viņa uz grāvi. Nu, vai arī jebko, kas izsās skrienams. Grāvis. Te ir grāvis. Nezinu, kā labāk atspērties un kā labāk piezemēties. Jo šitas ir, domāju, kaut kas grimstoši. Tā, ķerties pie zara.
Dažu sitī. Re, kur traktora pēdas. Taisni pa ceļu. Taisni. Tagad varam skriet. Re, kur ir tas ūdens. Tajā pusē vajadzēja būt. Re, kur. Kaut kāda taka te ir. Es domāju, ka te ir jāiet. Ir taka. Graba. Atpūtas vieta. Izsās, ka pēc visiem šitiem, ne? Kaut kur pa labi, saprotu, jāskatās. Kāpnes. Un tur tā. Pa kā masalacā. Tagad sliktas ziņas. Tagad mums ir vienkārši jāforsē uz priekšu. Ceļu tur nav. Kapteiņa dienas grāmata. Mēs tuvojamies pēdējam punktam upei šai pusē, kas ir šis 59. Un pēc tā plāns ir pārpeldēt un vākt punktus uz finišu. Optimisms ir normāls. Cerams, ka šī pastaigums neizbakstīs acis. Jā, tiekamies upē. Vienīgais mēs varam paiet atpakaļ. No to vietu, kur tu domāji. Bet tas ir tā kā pusceļā pa to, ko mēs atnācām. Te ir nolūzis koks. Un kas mums te priekšā sagaida krūmi? Te var. Iziet te var. Bet te ir kaut kā tāda mūža meža, kas vienkārši griež kājas. Tur ir kaut kāda sauļņas tāt, ne? Jāsapako telefonu. Pie tā, pa gar tiem kokiem jāiet. Tur es šeit. Nātras? Yes, please! Nu, kas te ir? Es iešu te gar maliņu. Uj! Tur priekši tiešām ir labāk. Te ir zārs. Te ir zārs apakšā. Turās uz augštobu? Jā. Zini, man liekas, jāpeld. Lēnām. Ostraumu.
jāpalīd. Tur tā kā tāds vidiņš izsās, ne? Tur? Jā. Tur nav jāpalīd. Es salēju. Nē, vairs neeju. Zars? Un šīm cauri. Dālām. Tev, nenokrita. Maucam ārā vienkārši. Maucam vienkārši ārā. Tur ir ceļš. Šie visi augi ir tik sāpīgi. Ei! Ei! Bija labāk tomēr pa turieni. Pa kurieni? Pa turieni, kad mēs izpaldējām. Nu jā. Droši vien. Tev tikai jāsasien turpes. Kur ir ceļš? Kur priekšā ir ferma. Mēs esam on point. Bija grūtāk, kā es biju domājis. Tad jau mazpilots bija easy. Nākamajā pa labi vai aiznākamajā pa labi? Taisnā līnijā ir 1,3 kilometri. Mums ir pusstunda. Tajās liekam pārāk daudz, mēs ņemām 4 vietas. Lai redzēs, ka kur mēs pie 3,6. Pie 3,6 paskatīsimies, kāds ir laiks. Tā pašā laikā varam paņemt divnieku pie kapiem. Un viennieku neņemt. Un viennieku neņemt. Ņemot tākās laiks? Diez vai. Ok, paldies. Tepat šeit. Tepat šeit. Ejam mēs. Mums vajag mums? Un mēs teicu kaut kur. Mums vajag tur, pareizi. Un es par to domāju, es vienkārši te neredzu taku. Tāpēc labāk pa ceļu. Un nekavējamies un skrienam un ņemam. Austrumu vaiņa, rietumu gals. Kamēr ir tāda liela. Mūsu līderiem laik mums tur laimēt iet. Nu tā, es gribu beidzot izstāstīt mūsu apli. Jā, varēs mums Nogriezi. Vienmēr sakot, gāja labi. Mēs kaut kā saplānojām pilnīgi kaut kā crazy, jo mēs tādu, mūsu plāns 128 punkti. Saiģot, nogriezām 3, būs 125. Super. Rezultātos 116. Nezinu, kā meistari atkal skaitīja. Bet to Pat ar kalkulātoru nevar saskaitīt. Mums bija STT ar aicinājumu putni, kuri teica 118 punkti. Jā, un 113. Augšā nebija? Jā. Kaut gan vai arī
Kas viņa augstināts? Jā, vienmēr sakot, viss diezgan skaisti un pēc plāna. Kā jau tad mēs sākumā nomaldījāmies, jo šī te mazā strēlīte, kas tur iezīmēta, izrādās ir stīga elektrolīnijai. Un tas, ka tā elektrolīnija nebija ļoti mūs, kā lai saka, maldināja. Nu, godīgi sakot, atkal, nu, ja mēs būtu apstājušies un varbūt rūpīgāk paskatījušies kartē, tad būtu ieraudzījuši to, ka tur nu, ir tas pārtraukums mežā. Un tad būtu sapratuši, ka nevajag iet tālāk. Lai gan, nu, bāc, tur pat tā māja nebija iezīmēta. Nu, nebija ne elektrolīnija, ne māja. Nu, jā? Nu, tā kā ļoti liela māja. Nu, māja bez mājas. Nu, reāli, nu, tā kā šitas te mazais palākais, kas te ir redzams, un tieši tāds arī mūs tur sagaidīja. Mēs tā kā domājam, ka tas ir kaut kas šitas, kas tur ir. Bet, nu, labi. Tur arī mūsu, es teiktu, tie 3 zaudētie punkti palika. Tālāk, nu, es teikšu, nu, pa skaisto. Visur, kur var pa taisno, būtībā izskrējām pa taisno, pa laukiem, pa tīrumiem, pa mežiem. Mums mēs arī tomaldījāmies tajā tur vienā punktā. Nu, kad mēs ieskājām pilsētā iekšā tur. Šeit. Beigās? Nē, sākumā. Tas 34. Jā, gar tām elektrolīnijām maldījāmies. Sākumā likās, ka esam te, sākumā tur, pēc tam tur. Un izrādās, pēc tam mēs bijām soli jau no punkta būtībā. Es tieši žēlēju ēdu un es nepaskatījos, ka mēs nesam, un tad man bija grūti pieslēgties. Jā, bet nebija traki. Tas, kā es saku, mēs neko lieku neizdarījām. Vienīgais vajadzēja 2 reizes vai 3 apstāties un domāt, kur mēs esam. Nu, un pašās beigās, jā, īstenībā šeit nav ko piebilst. Šeit bija tā kā, varbūt, ka varētu pat taisno, bet likās, ka nu šitas ceļš ir tik pietiekami tuvu, ka nav jēga. Un būtībā droši, ka labi, ka tā. Ņemot vērā, cik mums grūti bija iešana upē, tad labi, ka gājām apkārt. Jā, bet labi, upes ieiešana ir grūti, bet ja mēs būtu gājuši tur, ka mēs gribējāmies iešana, tur būtu bijis mājās problemātiski. Nu, es ceru, ka tas bija tā vērts. Zin kā, jāpaskatās datos, cik te pazaudējām kopā uz to visu. Iespējams, ka ņemot apkārt uz šitos 4-niekus, 6-nieku kādu varbūt būtu salasījuši tieši to pašu. Noteikti nebūtu bijis tik jautri. Jā, upe vienotzīmīgi. Jā, rezultātos mēs esam 8. Pēc tik veiksmīgi skrējiena atkal liekas, ka jābūt augsti, bet nu jārēķina to, ka, nu, Pirmā 4 vietas ir sportisti un nesam mēs. Pirmā 4 vietas aizņēma kaut kādi tur episkie. Jā, skrējieni. Ikdienišķie rogaini. Mēs jau vienīgais šis rogainīgs ir, zin kā, tu jau... Un regulārā dienas skriešana. Jā. Bet, nu, vismaz pēdējais kilometrs bija jaudīgi. Jā, finišu skrējām ātri. Ļoti, ļoti ātri. Kaut kā tā, jābrauc mājās pie bērniem.